Labdien, cienījamie kolēģi! Prieks jūs redzēt patiesi tik kuplā pulkā. Mans vārds ir Ineta Upeniece, es esmu Valsts izglītības satura centra vispārējās izglītības satura nodrošinājuma nodaļas vadītāja. Un jau gandrīz 10 gadus esmu atbildīga arī par tiem vārdiem un tātad par to diezgan neveiksmīgo dokumentāciju, kuru augšā lielajā zālē, par kuru minēja E-klases vadītājs, sakot, ka normatīvi reizēm kavē to procesu, to dzīvo īsteno pedagoģisko procesu, kas ir izglītības iestādē. Es tātad Valsts izglītības satura centra pārstāvis esmu aicinājis dalīties ar jums visdzīvākajā skolas pieredzē, jo, kā jau teicu, Valsts izglītības satura centrā strādā ierēģi visbiežāk ar pedagogu pieredzi, manu pedagogu pieredzi, arī sliecas latviešu valodas un literatūras mācīšanā, žurnālistikas pamatu mācīšanā, drāmas pamatu mācīšanā, dažādu jau toreiz, pirms 10 gadiem, multimediālu projektu īstenošanā, bet mēs esam aicinājuši sev tālāk iespējamās misijas absolventus, jaunas, gudras, ar skolas un plašu pieredzi meitenes, iespējamās misijas absolventes. Ilze Maspane ir iespējamās misijas absolvente, kas padziļināti pētījusi un pamatskolas posmā strādājusi ar plaģiātismu un autortiesību tēmu, kā arī prasmēm, kas nepieciešams unikālu satura radīšanai, un šobrīd rūpējas par jauno skolotāju profesionālo izaugsmi. Linda Dambe, iespējamās misijas absolvente, vadījusi skolēnu multimediālos projektus, dažādos mācību priekšmetos, un ir izstrādājis arī mācību materiālus, kā ik viens, es domāju, šeit arī klātesošais pedagogs, un šobrīd strādā ar mediju pratības programmas izstrādi bērniem Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Un trešā mana sarunu biedre būs Sandra Bukovska, tehnoloģija eksperte, ar visām no tām izrietošajām saknēm un lietām, kas ir saistīts ar izglītību, ar komunikāciju mediju telpā, ar saziņu, arī iespējamās misijas absolvente. Par ko mēs šodien gribēsim runāt? Tātad, kādā veidā mēs veidosim savu lekciju, es nepiepīdu lekcijas formā kā tādai, tā ir stagnātiska, mēģināsim darīt kaut kā citādāk, mēģināsim arī jūs uzrunāt, bet tātad mēs savu sarunu šodien būvēsim 3 posmos. Pirmkārt, mēģināsim kopā saprast, ko nozīmē mediju pratība mediju procesā. Sākot no normatīvās bāzes izglītības standartiem un beidzot līdz detalizētai prasmei, kuru mēs varam īstenot katrs savā darbā, neatkarīgi no tā, es tomēr domāju, ka neatkarīgi no tā, kādu mācību priekšmetu mēs mācām, tad mēģināsim izrunāt 3 konkrētus gadījumus un situācijas, kurās mediju pratības nepieciešamība ir absolūti akūti nozīmīga un kā skolotājām un skolēnam ar to tikt galā. Un pēc tam vēl ar konkrētiem piemēriem mēģināsim runāt kopā par to, kādi mēdija vai mēdiju lietotāji mēs esam ar mēs. Es šajā gadījumā domāju gan sevi kā skolotāju, gan sevi kā vecāku, gan arī sevi kā skolēnu, ja mēs domājam mūža izglītības kontekstā. Tātad, kādi mēs esam mēdiju lietotāji, kādi mēs esam paši kā mēdiji, jo mēs arī veidojam ziņu un to, kā mēdiji lieto mūs. Kas šajā gadījumā ir ļoti būtisks jautājums. Un tātad, ja mēs pavisam nedaudz par normatīvajiem dokumentiem, tad raugi ar skolotāju tā, ka viņš parasti ir izņemot sākumskolas skolotāju, bet arī profilējies kādā vienā vai vairākos priekšmetos, skolotājs parasti sevi asociē ar kādu mācību priekšmetu. Un, lai nerunātu gari par izglītības standartiem, tad
šis ir citāts no 2013. gada 21. māja ministra kabineta noteikumiem, nesaukšu visu garo nosaukumu, numuru 468, bet faktiski tas ir citāts no ministra kabineta noteikumu pirmā pielikuma, kurā ir runa par izglītības standartiem pamatizglītībā. Un tas ir citāts, protams, ministra kabineta noteikumos, tas viss kļūst daudz citādākā formā, bet tas ir citāts, kas patiesībā attiecībā uz pamatizglītības saturu normatīvajos dokumentos ir jau no 2009. gada. Neraugoties uz to, ka 2013. gadā šos noteikumus pārapstiprināja, jo pielika klāt izglītības likumā noteiktās izglītības programmas. Un šajā gadījumā pirmajā pielikumā ir runa par izglītošanās jomā ietvertajiem izglītošanās aspektiem un to vispārīgo saturu. Un faktiski, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka neatkarīgi no tā, vai es mācu sportu, vai es mācu ētiku vai matemātiku, pedagoģiskajam procesam, kuru es īstenoju, būtu jāietver visi šie te aspekti. Es atļaušos nolasīt, jo tur tālākajās rindās, man liekas, ka ir ļoti grūti to redzēt. Tātad gan saziņas aspekts, gan pašizpausmes un radošais, gan analītiski kritiskais, gan mācīšanās un praktiskās darbības, gan sadarbības, gan morālais un ētiskais aspekts, gan matemātiskais aspekts. Pirms 2 gadiem, kad Valsts izglītības satura centrs saņēma uzdevumu sākt strādāt pie kompetenču pieejā balstīta satura izstrādes koncepcijas, lai mēs saprastu, kas tad ir tā kompetenču pieeja un kas ir tas citādais, ko mēs vēl nedarām, ja kas nav ietverts izglītības saturā, tad ļoti lielā konferencē tepat kaimiņu pilsētā Valmierā iespēja tiltā mēs ar manu kolēģi Imantu Vasmani kādā no darbnīcām ar pedagogiem spriedām, kurš no šiem aspektiem ir vismazāk izmantots. Un atkarībā no auditorijas, kāda tā bija, toreiz atbildes bija faktiski morālais un ētiskais aspekts. Un šajā brīdī Saeime ir lēmusi, ka mums būs arī audzināšanas vadlīnijas normatīvā bāze, kurai Saeime tā nobalsoja, kurai tātad būs jāstiprina šis morāla-ētiskais aspekts. Un vēl kolēģi atzina, ka patiesībā mācību procesā ļoti maz tiek īstenots pašizpausmes un radošais aspekts. Ar matemātisko aspektu, piemēram, pie matemātikas skolotājiem, viss bija pavisam kārtībā. Ko es ar to gribu teikt? Es gribu teikt, ka ja mēs esam ceļā uz kompetenci pieeju, un mēs tur esam, un jūs to arī jau šobrīd tā pakāpeniski darāt savās skolās, mums ir jāsaprot, ka mums ir jākāp pāri mācību priekšmetu robežām, un mediju pratība ir viens no tiem pratību vai digitālās un mediju kompetences vai mediju kompetences piemēriem, kur nevar būt tā, ka latviešu valodas skolotājs saka, ar mediju pratību viss ir kārtībā, jo mēs informāciju analizējam un tā tālāk un tā tālāk. Un šodien meitenes jums vistiešākajā veidā parādīs, kas ir tās prasmes, kuras mēs varētu vēl vairāk stiprināt mācību procesā, kā mēs paši varam kļust mediju pratīgāki un, tātad, kā mēs to varētu darīt uz priekšu. Lini, ja? Mana prezentācijas sadaļa ir savā ziņā tāda visgarlaicīgākā, bet varbūt visinformējošākā. Jo es pati esmu bijusi vairākās lekcijās un semināros, kur runāt par mediju pratību.
Un bieži vien tiek piesaukts tāds UNESCO dokuments, izdots 2013. vai 2011. gadā, un viņš ir angļu valodā, un daži no mums, kas apmeklē šādas lekcijas, varbūt arī viņu atrod internetā, varbūt kāds lejuplādē, kāds paskatās, 400 lapas puses, un labi, šodien ir jādara arī kaut kas cits, jāgatavo stundas, jālabo mājas darbi un tā tālāk. Tas, ko es esmu izdarījusi, es pārskatīju šo te sadaļu, kas tad ir šīs mēdīju prasmes. Un būtībā par to es arī tad runāju. Bet sākam ar pašu definīciju. Kas ir mēdīju pratība? Mēs zinām arī tādus jēdzienus kā digitālā pratība, kā informācija pratība, vai viņi viens otru izslēdz, kurš ir lielāks, kurš ir mazāks. Tad mēs šodien runājot šajā prezentācijā skatāmies, kā informācija pratība tiek iekļauta mēdīju pratībā kā viena no sadaļām, un digitālā pratība savukārt ir neaizstājama prasme, lai vispār varētu realizēt šīs saturiskās un vispār komunikatīvās lietas, jo tā vienkārši ir šī datora vide. Un pašai mēdīju pratībai arī ir dažādas definīcijas, bet es pieturos pie vairāk šīs Eiropas komisijas mēdīju pratības ekspertu grupas 2015. Gadā izstrādātās definīcijas, ka mēdīju kompetence ir spēja piekļūt, analizēt un izvērtēt ietekmi, kas piemīt attēliem, skaņai, ziņojumiem, kas ir neatņemama mūsdienu kultūras sastāvdaļa, un ka tā ir arī spēja pastāvīgi komunicēt pieejamajos mēdījos. Un ar komunicēt mēs šeit saprotam arī ne tikai to sarunāties savā starpā, bet dalīties ar kādu saturu, ko kāds jau cits ir radījis, kā arī pašiem radīt šo saturu, mēdīju saturu un dalīties ar to. Un šodien ceļā uz šo te konferenci mēs būtībā nonācām pie tās sajūtas un sapratnes, ka patiesībā sakot, tas komunicēt un digitālo prasmju, tas varbūt pats tālākais varētu būt spēt uzradīt un iedot citiem jau pašam jau jaunu mēdīju. Tāda programmēšanas sadaļa, varbūt tur varētu būt tas tālākais gals. Un šī mēdīju pratība jāskatās ir visos mēdīju formātos, gan televīzijā, gan kino, gan radio, gan skaņā, audio ierakstos, gan drukātajos mēdījos, un drukātajos gan vizuālajos, gan rakstiskajos, gan arī internetā, datorā un mobilajās ierīcēs. Jo tiem visiem šiem te mēdīju tipiem ir kaut kas kopīgs. Jā, mums ir jādomā kritiski, vienmēr, kad mēs viņus patērējam, vienmēr, kad mēs kaut ko radam. Bet katrs no šiem te mēdīju tipiem, patiesībā sakot, diezgan pamatīgi ir jāatšķiras. Jo jūs paši zināt, ja jūs klausaties šobrīd manu runu, jums ir nozīmīgi tas, ka es runāju ātri, vai tas, ka es runāju lēnām, kādas es veidoju pauzes. Ja šī runa, ko es runāju šobrīd būtu uzrakstīta, jums būtu svarīgi, kādā lielumā ir burti, vai kaut kur ir izcelts, vai kaut kas ir pasvītrots. Pilnīgi jau citas tādas aspekti, pēc kuriem mēs nolasam informāciju. Savukārt, ja mēs runājam par filmu, tad jau klāt nāk montāža, vai arī par vizuālo, tur nāk klāt kadrējums, krāsa, runājot par internetu. Kas būtībā internets un dators ir mums kaut kas ko nāk dažādi jau tradicionālie mēdīji, tur ir arī sociālo mēdīju saturs un mūsu pašu ziņojumu. Tad, kas ir avots tam, ko mēs dabūjam caur šo it kā vienādo iekārtu, kas ir dators un vienoto tā kā pakalpojumu, kas ir internets, un kad nāk mobilās ierīces, no kurienes šīs mobilās ierīces iegūst datus, pēc kuriem mēs vadamies un pēc kuriem kaut kas darbojās, kādā veidā darbojas aplikācijas. Tie ir ļoti daudz dažādi aspekti, par kuriem ir jādomā runājot par mēdīju prasmēm. Un tieši tāpēc ir jāiekļauj visi šie mēdīju tipi, kad mēs runājam par mēdīju pratību. Tad šajā slaidā jūs redzēsiet tā kā to apkopojumu. Kādā veidā mēs varam vispār sagrupēt visas tās mēdīju prasmes, mazās prasmītes, kas ir varbūt 90 lapām tabulas formātā, no pirmklasnieka līdz pensionāram. Un šīs ir tās lielās grupas, sadalot to informācijas lietojumā, attiecībās, mēdīju valodā, radošais mēdīju lietojums, kādi ir ekonomiskie aspekti, kādi ir drošības aspekti, kāda likuma to visu ietekmē un kādas ētiskus jautājumus mums tas viss izvirza.
Un, protams, ir tā, ka skola ir tikai viena no vietām, kur mēs apgūstam visas šīs prasmes. Daļa no tām mēs varbūt paši intuitīvi iemācāmies, daļa no tām varbūt mums vecāki iemāca, daļa no tām mums arī izglīto institūcijas vai sociālas kampaņas, vai arī, piemēram, bankas mums stāsta, kā izvairīties no viltus ziņojumiem, no paroļu nenodošanas svešās rokās. Un kaut kā visiem kopā mums ir jāmēģina šos dažādos aspektus apgūt. Tad, ejot tālāk, dziļāk tieši par to pirmo informācijas lietojumu, manuprāt, tas varētu mums visiem būt tāds vispazīstamākais. Jo, ka ir avoti, tas ir tas, ko varbūt bibliotekārās stundās dara, un tas, ko jebkurā mācību priekšmetā, kad runā par referātiem, noteikti arī dara. Izprast avotu dažādību, saprast, kā novērtēt šos avotus, saprast, ka labiem secinājumiem ir nepieciešami labi avoti, spēt viņus atrast bibliotekā, spēt viņus atrast datubāzēs, meklēt, zināt, kādā valodā sarunāties ar datoru, lai dabūtu to, ko man vajag, un zināt, kas ir meklēšanas stratēģijas, teiksim, daži no tām prasmēm, kas ieiet šeit apakšā. Savukārt, pie kritiskās pieejas, mēs varam runāt par to, ka skolēniem vajadzētu pašiem mazākajiem, piemēram, vienkārši zināt, ko darīt, ja informācija rada šaubas, pie kā vērsties, kam prasīt. Savukārt vecākiem jau, protams, saprast, ka ziņas autoram var būt savi mērķi, kāpēc viņš to saka. Vai arī prasmi vienkārši atšķirt, aplamu informāciju no pareizas informācijas, prast verificēt, prast pārbaudīt informāciju, salīdzinot. Salīdzinot precizitāti. Un savukārt atšķirt arī, vajadzētu prast atšķirt informāciju, kas informē no tā, kas ir vienkārši viedoklis, vai kas ir kritika, vai kas ir spriedums, vai kas vēlās tevi izklaidēt, vienkārši tāda ir informācija. Savukārt, ja mēs runājam par lietošanas prasmēm, tad šeit būtu spēja prezentēt, saorganizēt, saglabāt visu šo te arī ne tikai pierakstos un kladīties, bet arī datorā, protams, un spēt dalīties ar šo informāciju virtuāli. Spēt arī to sniegt auditorijai piemērot, vai tie ir bērni, vai tie ir vecāki, vai tā ir publiski, vai tas ir privāti. Un spēt, protams, izmantot arī informācijas komunikācijas rīkus savam vecumam atbilstoši. Savukārt, domājot par attiecībām mediju telpā, sanāk tā, ka viss tas pats, kas realitātē, reālajās attiecībās, kas mums ir jāņem vērā, bet tas viss ir pārnests internetā. Manuprāt, šī ir sadaļa, kur ik brīdim pievēršas sociālās kampaņas par drošību, par personīgā tēla veidošanu, par to, ka mums ir jābūt apzinīgiem, ka tas, ko mēs paužam internetā, tas nekur nepazūd, to redzēs arī vēlāk mūsu darba devēji, bet pašiem mazākajiem bērniem jau uzreiz jāprot, pat pirmajā klasē saprast, ka cilvēks, kas kaut ko man saka pretī, viņa tēls var būt absolūti konstruēts un nereāls un neeksistējošs, vai arī tas tēls ir konstruēts, lai pārliecinātu mani par kaut ko, vai lai es rīkotos noteiktā veidā. Runājot par komunikācijas prasmēm šādā te aspektā, tas, ko es vēlētos izcelt, viens būtu tikai par dažādiem informācijas kanāliem, kas šobrīd ir pieejami dažādu veidu komunikācijas vajadzībām. Ka skolēni var saprast tieši internetu vidē, kuras sadarbojas un ko dara Pinterest un ko dara Facebook un cik plaši ir kura grupa un kurš ir privāts un kurš ir publiskāks un kā veidot šos te privātu iesaistījumus arī tajā un kā veidot šo te komunikāciju. Savukārt par vidi tas, manuprāt, kas mums kā vecākiem arī ļoti daudz nodarbina par to, kā veidot tādus veselības pārdomus interneta un mēdīju vispār lietošanā. Un saprast, kā izmantot sociālos tīklus savām vajadzībām, nevis kā kļūt par sociālo tīklu upuri. Savukārt, pārējot pie prasmju kopuma mēdīju valoda, man šis ir viens no mīļākajiem, jo šeit ir ļoti daudz runa par dažādajām mēdīju valodām. Un īpaši par to, ka ir jārunā daudz vairāk par spēju lasīt vizuālo informāciju. Mums tik daudz informācijas šobrīd ir vizuāla, ir jāsaprot, kādi jēdzieni
runāt par vizuālo informāciju. Kā mēs varam vispār izteikties par fotogrāfiju, par filmu, par attēliem, saprast priekšrocības šiem te dažādiem vēstījumiem, kas ir veidoti tekstuāli, vai vizuāli, vai audiāli, vai video veidā, kādi ir ierobežojumi, kādas ir priekšrocības, saprast to visu, spēt tulkot no viena mēdīja otrā mēdījā, saprast arī, pateikt, kas ir multimēdijas un izprast to funkcionēšanu un kā mainās tās ziņas saturs. Un viens, kas man patīk tieši pie šī, par ko mēs varbūt nerunājam, bet kas ir tāda ļoti populārās kultūras ietekme, tas, ka veidojās ap vienu kādu mēdīju vēstījumu, tiek pārtulkots šis mēdīju vēstījums pilnīgi citā vēstījumā, un ap vienu ideju, vienu notikumu, piemēram, Harry Potters, ap to tiek izveidots vesels brands, vesela kultūra, un bērni un jaunieši tiek visā tajā ievilkt iekšā, bet cik tas ir vajadzīgs un noderīgs un nepieciešams viņiem, tas ir tā kā diskutāli. Un otra sadaļa šeit pie vēstījumu funkcijām, tas, manuprāt, ir tāds pats pamats, ka katrs skolēns prot un saprot, no kā katrs vēstījums sastāv, un tā arī var analizēt šos vēstījumus, kas, kur, kād, ko, kā, kāpēc ir teicis, un es saprotu, vai tas ir informācija, vai tās ir baumas vai viedoklis, un es saprotu, ka vēstījums mani var ietekmēt, rīkoties, vai kaut ko darīt, vai arī justies emocionāli noteiktā veidā. Pie radošu mēdīju lietojuma savukārt šeit būtu tās visas informācijas komunikācija tehnoloģiju prasmes atbilstoši vecumu, spēt rakstīt, filmēt, fotografēt un apstrādāt to visu dažādos līmeņos atbilstoši tam, cik daudz mēs varam prasīt no katra vecuma, un spēt to arī prezentēt savu vecumu atbilstoši. Un kas varbūt nāk klāt tāds jaunāks, tas nezinu, cik jauns, kurā brīdī tas ir, bet tā ir šī sadarbība tiešsaistē visās mākoņošanās un mākoņu aplikācijās un tiešsaistē kopā kaut ko radīt un darīt ārā tā viena dimensija, par kuru šeit mēs varam runāt. Savukārt par mēdīju funkcionēšanas ekonomiskiem aspektiem par šo te kopumu un šī te prasmēm ir tā, ka tas ir, manuprāt, svarīgi katram pieaugušajiem, bet par to var runāt jau arī ar skolāniem un skolā, ka mēdījis ir prece, ka mēdīji maksā, ka katrs mēdījis ir organizācijā ir direktors, īpašnieks, darbinieki, menedžeri, viņi visi ietekmē, kas notiek ar mēdīju, arī patērētāji iedarbojās un ar mēdīju radīšanu un kādā veidā tas viss to ietekmē. Kas finansē mēdīju, atšķir publiskos mēdījus no privātajiem mēdījiem un saprast, kā veidojas saturs, saprast arī to, ka katrai informācija ir cena, neatkarīgi no tā, ka mēs viņu dabūjam vēl, bet saprast, ka kāds jau par viņu ir samaksājis vai no reklāmu, vai ir licenci, un varbūt tieši tāpēc tas saturs ir tāds, kāds viņš ir, un spēt šādā veidā no tāda tirgus viedokļa domāt par mēdīju, kā arī saprast, ka daļu no mēdīju cenas veido tas, ka vispār ir tāda lieta kā intelektuālais īpašums un autortiesības, un arī tas maksā. Ka skolēniem būtu svarīgi atšķirt un spēt, kad viņi ieiet internetā, viņi paņem avīzi, saprast, kurš saturs ir nopirkts, kurš blogi iet. Nav nekā slikta, kāds pērk saturu, jo par visu ir jāinformē. Bet vienkārši spēt saprast un atšķirt, kurš ir pirktais saturs, kurš ir vienkārši informējošais saturs, kurš ir tā kā tā slēgta reklāma. Lai viņi paši vienkārši saprast, ko viņi lasa tajā brīdī, un lai to var kaut kur izmantot tālāk. Nākamā sadaļa ir vēl varbūt sarežģītāka, bet, manuprāt, ļoti būtiski, jo šeit ir iekšā jautājumi par intelektuālo īpašumu, par plaģiātismu, par autortiesībām, par to, ka skolēns nevar vienkārši teikt, bet viņš tik labi pateicis, tāpēc es arī tā gribēju teikt, es izmainu šos divus vārdus, un es taču to uzradīju gala beigās šo video, kas ir gandrīz tieši tāds pats kā tas video, bet tur tik labi, jo tas ir izdarīts, es vienkārši izdarīju šo triku vēlreiz, tas taču ir līdz video.
ka tur tomēr ir kaut kāda plaģiātisma robeža, un par to ir jārunā, par to ir jādiskutē, lai radīšana tiešām būtu jēgpilna. Un noteikti skolēniem var un vajag runāt par mēdīju likumiem, kas vispār regulē mēdījus, vai mēdījus var darīt visu, vai var darīt jebko, kā rodās mēdīju skandāli, kā rodās kaut kāda pārkāpuma mēdījos. Tas viss, manuprāt, mūsuprāt, un arī tādu starptautisku vadlīniju prāt ir aktuāls jau skolas vecumā, un es domāju, tas, ko es tā kā vairāk ņēmu tādas klases, sākot 5 līdz 9, nu, tad 12. klase, 10. 12. klase būtu jau tāds pats, teiksim, tas advancētākais no tā, ko es šobrīd šeit stāstu par krāsmēm. Protams, uz mazāku galu to visu varam atšķaidīt un vienkāršot. Ar datu aizsardzību noteikti svarīgs aspekts šeit ir, ka notiek nepārtraukti elektroniskajā vidē datu vākšana. Un kā mēs varam zināt, kāda dati par mums tiek vākti, vai mēs varam kaut kur atķiksēties, ka mēs nevēlamies, lai mūsu datus vāc, mēs nevēlamies, ka mums tiek piedāvāts jau atlasītas reklāmas. Tas viss ir tā kā diskutabls jautājums, un ir nosacījumi, ko mēs varam tur izvēlēties, vai ne. Ētika un vērtības mēdījos. Šeit ir iekšā visi tie jautājumi par labu un ļaunu, par to, ko var, kas ir publisks, kas nav publisks, kas ir privāts, kā rīkoties, kā nerīkoties. Būtībā jebkuri jautājumi, kas mums ir tādi diskutābli šeit, tādā reālā vidē, tas viss attiecās arī uz virtuālo vidi, uz citiem mēdījiem. Un te nāk klāt, protams, arī tas ļoti sāpīgais jautājums, kas ir mūzikas rakstītājiem, izplatītājiem un filmu veidotājiem par vienkārši par pirātismu, par zakšanu, par nelegālu lejuplādi, par bildēm bez autoru uzrādīšanas un visi šie jautājumi, ko mēs drīkstam ņemt, jo visam ir autors un tādā veidā, vai ko mēs varam publicēt publiski, un kur ir publiskais, kur ir privātais. Tas ļoti daudz diskusijas tur varētu mums vēl būt. Savukārt par drošību mēdījos, tas iespējams jau ir izskanējis diezgan plaši, bet manuprāt, nepārtraukti par to nāks no jaunu runāt. Sākot ar to, ka privātums un anonimitāte, principā, privātums ir tiesība. Man ir tiesības uz privātumu, ja kuram ir privātuma tiesības. Skolēniem ir jāsaprot, ka viņiem jāsargā savs privātums, un privātums ir vērtība vispār. Vērtība ir arī citu cilvēku privātums, tad ko viņi liek iekšā, kad viņi ir satura radītāji. Kā rīkoties skolēnam, ja kāds vēlas viņu filmēt, fotografēt un kaut kur ievietot. Kādas ir viņa tiesības. Un ka vispār zināt, ka ir rīki, kas piedāvā paaugstināt savu privātumu līmeni, kas piedāvā pārlūkot internetu privāti, kas ļauj sūtīt kodētus ziņojumus internetu, teiksim, e-pastu tāpā. Tās ir diezgan vienkāršas funkcijas un tas ir pieejams, bet vai skolēni par viņām zina pietiekami daudz par šiem privātumu iestatījumiem. Savukārt par transakciju un komunikācijas drošību un darbu drošību, mazākajiem bērniem, protams, ir jāzina, kā viņiem vienkārši rīkoties, ja viņi saskarās ar nevēlamu saturu. Es manuprāt, šobrīd ļoti bieži tās mazi bērni mēdīju vidē jūtas apdraudēti, un nevienmēr viņiem ir informācija par to, kāds ir tas rīcības modelis, ja viņi saskarās ar mēdījiem, kas viņiem liek justies nedroši. Šeit ir arī prasmes par izpratni par to, ka zinām informācija ir slepena, ka personiskie dati var tikt uzlūkot kā prece, tāpēc mums ir īpaši uzmanīgi, ka to ir jāizturās. Kā arī, ka no visām sistēmām ir jāizviet ārā, lai kāds cits pēc tam ar mūsu datiem un mūsu sistēmām nevarētu, un mūsu programmām nevarētu lietot. Šeit apakšā iet arī izpratni un zināšanas par mēstulēm un par krāpniecību, par pirkumu drošību, lai gan, pirkums nekā nevajadzētu daudz pārāk, varētu bērniem izdarīt, bet mēs zinām, ka aplikācijas, telefoni, tas viss viņiem padara pieejamu. Tālāk.
es ļoti ātri centos pārskot pāri visām šīm te prasmēm, un tālāk Ilze pastāstīs jums jau konkrēti ar piemēriem, kādas tās reālas situācijas. Esiet sveicināti šodien šajā konferencē, un tikko jūs dzirdējāt Linda stāstīja par mediju pratības teorētiskajiem aspektiem. Tur apakšā tam, ko viņa izstāstīja 20 minūtēs, ir aptuveni vismaz 400 lapušu garš dokuments, bet tas, ko mēs tagad darīsim, mēs īstenībā droši vien jau daudz ko no dzirdētā darām savās stundās. Iespējams, kolēģi sadarbojamies savā starpā un būvējam šīs mediju pratību un prasmes, bet jautājums ir, vai mēs visi kopīgi gan labi sadarbojamies un strādājam, lai izvairītos no tiem ikdienišķām situācijām, kuras sākotnēji varbūt šķiet nekas īpašs, bet īstenībā ilgtermiņā var aizvest pie nevisai jauka rezultāta. Un tas labais teiciens, ka visi gudri pēc kara, tad šodien mēs jums piedāvājam nedaudz tādu situāciju, kā mēs jau būtu pēc kara, un 3 situācijas, proti gadījumu analīzes, kur jau viss ir savā ziņā par vēlu, mediju pratības ziņā. Un kas tieši tagad notiks? Tagad būs vairāk praktiskā daļa, kurā es lūkšu iesaistīties arī jūs. Proti sākumā gan uz ekrāna būs redzams, gan es arī nolasīšu, gadījumā nevaru beigās situāciju. Un nākamais slaids paredz jautājumus, kur tad jums vai nu padomājat, vai ļoti vēlams ir blakus sēdētāji, 2 minūtes būs iespēja apspriesties. Un tad es lūkšu arī kādu izteikties. Un tā mēs iesim priekš par 3 reālām situācijām no skolas dzīves. Lūk. Un kāda ir pirmais? Pirmais. Tātad situācija numur 1. Aija, skolniece Aija, tiesiskās domrakstu konkursā ar nosaukumu Vitamīni cilvēku labākais draugs. Viņa lūdz arī skolotājas atbalstu. Organizētājs ir farmācijas kompānija, kas ārstiem organizē bezmaksas seminārus smalkās viesnīcās ar palikšanu pa nakti, ar spā un tam līdzīgi. Kritēriji arī konkursam nav norādīti. Jāiesūt arī savs foto. Balva fonds diezgan apjomīgs. No 1000 līdz 3000 latiem uzvarētājiem. Un pirmai vietai ir brīnišķīga iespēja kļūt par jauno multivitamīnu reklāmas seju. Plus skolnieces vecmāmiņa Aiju ļoti atbalsta un saka, ka piedalies, mazmeitiņa, mums ir ļoti vajadzīga naudiņa, un tas ir konkurss tik labs, tas par veselību. Tas ir jauki. Skolniece tātad lūdz atbalstu skolotājiem. Skolotāji mēģina izskaidrot situāciju, stāsta jau par organizētāju iespējamiem nodomiem, taču skolniece neklausās, konkursu uzraksta un iesniedz. Un šobrīd es lūkšu jūs padomāt par šo situāciju šādu jautājumu kontekstā. Kas ir šīs situācijas problēma vai bīstamība? Ko skolotājiem darīt šādā situācijā? Tad arī kādas prasmes skolēnam būtu nepieciešamas, lai šāda situācija vispār neparādītos, nenotiktu. Kā arī kuros priekšmetos, domājot par izglītības standartu, varbūt arī bez, šīs prasmes varētu attīstīt, vai tas ir jūsu priekšmetā, un varbūt jums ir kādas idejas arī par citiem priekšmetiem. Un šobrīd 2 minūtes pārdomām, sarunām, un tad es lūkšu jūs dalīties, lai kopā mēs šo visu mediju pratību uztinātu. Aiziet 2 minūtes. Situācija. Uzdiet, lūdzu, situāciju. Paldies. Sakot, visi. Jā, visos pakusnīt. Jā. Otrais punkts.
Jā, viss, bet tā ir Eija, tas ir bērns. Viņš ir dzirdējis konsultēs. Viņam tur jau tas skolotājs pateica. Jā, viņa jau nebūs. Tur ir atsācies. Paldies! 2 minūtes ir strauji paskrējušas, aizlidojušas ar ērģi vai kādu citu spārniem. Šobrīd runājot par jautājumiem, tie ir, protams, ierosinājumi, kā domāt par šo tēmu, ko tu darīt. Lūdzu, visu mūsu labā, sabiedrības labā drosmīgie, kuri labprāt padalītos, kādas vispār pārdomas radās saistībā ar šiem jautājumiem vispār. Droši. Pirmais punkts praktiski atbilst tikai tam konkursam, pārējais viss neatbilst šim konkursam, manuprāt, kas saistīts ar konkursu, jo tas liek domāt par to, kāpēc vispār tiek šāds konkurss organizēts. Tā ir tā pirmā lieta, ko uzreiz var kritiski izskatīt visas šās situācijas pēc kārtas. Jā. Kādas prasmes vajadzētu attīstīt jūsuprāt skolēnam, lai viņš neiekristu potenciālās lamatās? Šobrīd būtībā tur nebija norādījis, cik vecs ir tā meitene, ja? Cik viņai ir gadu, vai viņai jau ir bijusi šī te saruna ar skolotāju, un vai viņa jau strādā ar šo te datorpratību, ja? Tas ir pirmais. Otrais, atkarīgs no vecuma pirmkārt, atkarīgs, manuprāt, šeit arī, cik daudz viņai ģimene arī zina par šīm te lietām, ja? Un ja tā vecmāmiņa saka, vajadzīga naudiņa, tad es sapratu, ka vecmāmiņa šobrīd vispār nav informēta, kas notiek internetā. Pirmais ir saruna ar vecākiem, ja? Viņa varbūt nav iedomājusies, ka šādas situācijas var būt. Es nezinu, es kā skolotāja noteikti, ja meitene nevar šobrīd pārliecināt, laikam tomēr varbūt citiem kolēģiem būs citas domas, ja ir runāts par to, kas var notikt internetā, par to, ko drīkst un ko nedrīkst bērni darīt internetā. Ja tas ir runāts, tad ir jāiet pie vecākiem jārunā šobrīd. Manuprāt. Jā, paldies par jūsu viedokli. Šajā brīdī droši vien varētu iet pie vecākiem runāt, mēģināt viņiem iemācīt mediju prasmes. Vai ir kaut kas, ko var darīt pirms tam, lai nav jānonāk līdz šādai situācijai, varbūt vēl kāds viedoklis papildinājums? Jā, tur ir aktīvā rinda. Aktīvā rinda, kādas tēmas parādījās jūsu diskusijās, par ko jūs runājāt? Mēs runājām par to, ka konkursam nav noteikti kritēriji un nevar saprast, tātad balvu fonds ir, bet pirmā vieta ir reklāmas seja un nav skaidrs, vai tiks vērtēts reklāmas seja vai tomrakstu konkurss. To nekas neatbilst. Jā, kam būs balva? Ja kritēriji būtu, Tad kritērijos būtu arī norādīts, ko tur un kā tur vērtē, un tādā gadījumā jau tur tas foto vispār ir lietas. bet foto tiek piedāvāts un ir kritēriji.
Ir kritēriji par kādiem ar ievadu, iztirzājumu, domrakstu un ar personisko pieredzi, kā vitamīnu palīdz veselībai. Kāds sakars domrakstam ar to visu pārēj? Galīgi nesavienojums lietas. Es domāju, pats vienkāršākais ir papētīt skolotāju no savas puses. Viņi saka, es, piemēram, ko uzskatu. Skolēnām es vienkārši pasaku, papētīsim to firmu un vispār internetā. Ja? Es no savas puses, tu no savas puses, un pēc tam parunāsim, ko tu no tā saprati, un es savu, jo pārliecināts skolnieci, ja viņi tiešām grib piedalīties, un ja tur ir nauda, viņi vispārējais pilnīgi nav vērts. Lai viņi pats ar savu pieredzi apskatās, kas tur notiek, un tad mēs parunāsim. Un tad jau, ja viņai rodās šaubas, tu to meiteni var pavirzīt tai virzienā, bet citādāk jau. Paldies! Un kā jums šķiet, kuros priekšmetos jau šobrīd varētu attīstīt prasmes, kuras jau tikko jūs minējāt, piemēram, analizēt, vai foto ir saistība vispār ar to, Es domāju, kurā? Piemēram, sociālās zinības, Informācija. Ļoti daudzos. Jā. Attiecības savā starpā. Audzināšana. Klases stundās, jā. Jā, situācija reāla. Konkurss, kas tiek piedāvāts skolēniem, arī laiku pa laikam ir ar zemūdens akmeņiem. Un atgriežoties nedaudz pie teorijas, tas, ka ejot cauri teorijai, mēs nonācām pieskaroties pie dažiem punktiem, ko vajadzētu attīstīt, lai nenonāktu pie šīs situācijas nolasīšu prasmes. Tās noteikti nav visas, bet tās ir tās, kas šķiet visprimārākās, ko mēs pamanījām. Piemēram, izprast, ka ziņas autoram var būt savi nolūki, vai arī kā pārbaudīt ticamību, precizitāti un atšķirt viedokli, spriedumu, kritiku un citus informācijas tipus. Šajā situācijā varētu būt būtiski iemācīt skolēniem, kā arī izprast, kā vienu mediju tekstu var tulkot citos un veidot brendu, zīmot to, vai arī spēt saskatīt reklāmu mediju un reālajā vidē. Ļoti būtiski prasme varētu būt jāatšķirt reklāmu no citas info, un izprast, ka mēdījos paustās vērtības vienkārši ir atkarīgs no daudziem dažādiem faktoriem. Atkal, ka reklāmas mērķis ir pamudināt pirkt, un kas varētu būt šī konkursa reklāmas mērķis. Lūk, dažas no prasmēm, ko mēs varam attīstīt jūsu minētajos un iespējams vēl citos priekšmetos. Par šo droši vien varētu runāt daudz un vairāk dienu semināru rīkot par šo un līdzīgām situācijām vien, bet es aicinu jūs pievērsties nākamajai situācijai. Tātad situācija numur 2. Kas te varētu būt? Tātad. Šoreiz skolēns Raitis pilda uzdevumu, un viņam ir viedokļu formā jāuzraksta komentārs kā mājas darbs kādam paši izvēlētam rakstam. Kas ar Raiti notiek? Raitis uzraksta un uz viņu komentāru anonīms komentētājs atbild rupji un aizskaroši. Un rezultāts Raitis paziņo skolotājai, ka turpmāk komentārus nerakstīs un internetā vispār nekad un neko nepublicēs. Un viņš ļoti cenšas arī pie šādas nostājas turēties. Šobrīd atkal 2 minūtes šiem pašiem jautājumiem. Es tūlīt atslēgšu arī atpakaļ pašu situāciju. Tātad jautājumi. Kas ir problēma, ko darīt un kādas prasmes var attīstīt? Saīsinot. Aiziet 2 minūtes. Anonīmos.
Paldies! 2 minūtes Orsela ir aizskrējusi dubultas pāri komplekta apjumā. Kādas ir jūsu pārdomas par šo situāciju? Tātad, ko skolotājs varētu darīt? Kas viņam iespējams būtu bijis jādara, lai nenonāktu līdz šādai situācijai? Un Raitis justos iespējams droši un spētu saprast un zināt, ko darīt ar aizvainojušu informāciju komentārā. Man nāk prātā viens nodarboties ar coachingu, ar to bērnu nopietnas pārunas par to, jo šeit var redzēt tikai to, ka tam bērnam vispār nepiemīt kritiskā domāšana, ņemot vērā to, ka jaunieši mūsdienās vispār diezgan ātri aizvainojas par vienkāršām lietām, vienkārši, jo arī slikts piemērs ir laba pieredze. Un jau viņiem pamācīt dzīvi virtuālā dzīvē un sarunāt, tad nebūs jau tā, nepatika kā atbildē, un es mūžam nerunāšu ar nevienu cilvēku, ka virtuālā dzīves kā principā ir līdzīgi kā tāda dzīve. Kas būtu tā pirmā prasme? Raitis ierauga aizvainojošu komentāru, viņā rodas kādas emocijas, dusmas, kādai prasmē jāpiemīt, ko viņš dara tajā brīdī, lai virzītu sevi tādā produktīvākā, konstruktīvākā virzienā. Jā, neuztver personīgi. Jā, šeit pirms tā uzdevuma vajadzēja brīdināt, ka var gadīties atbildēt arī ruķi, bet tā nav jūsu problēma, bet tā cilvēka problēma, kas tā atbild. Ar to vēl kas tā atbild. Kuros priekšmetos šobrīd māca neuztvert personību? Arī visu ļoti. Sociālajās zīmēs. Bet arī ikdienā. Es uzdošu vienu jautājumu. Sakiet, kas ir labā ziņa šajā te piemērā, domājot par Raiti un to, ka viņš uztvēra personīgi un ka viņam sāpēja? Kur ir labā ziņa? Punkts 1, viņš neatbildēja ar rupjību uz leju, un punkts 2, kas vēl ir ļoti būtiska un laba ziņa. Jā, bet kas vēl ir tā otra labā ziņa? Vēl pats tā nedarīs, jā, vēl. Jā, viņš mācījās, viņam bija pieredze, bet vēl Linda to labi teica, domājot par mazāku bērnu un to, ka Ko darīt? Viņš runāja. Zināja, ko darīt. Raitis runāja, un tas ir savukārt, tā ir atkal tā bīstamība, domājot par psiholoģisko drošību un veselību un vardarbību un tā tālāk, tur atkal var eskalēt nedēļas, bet viņš runāja. Un tā ir mūsu pieaugušo atbildība savukārt iesaistīties. Un tad tas... Nu jā. Jā. Ejot uz priekšu, mums laiks nedaudz ierobežo par prasmēm, ko mēs atradām minētajā UNESCO izstrādātajā rakstu sērijā un dokumentā. Dažas nolasīšu, kas likās mums būtiskākās runājot par šo situāciju. Tad izprast, ka ziņas autoram var būt savu nolūki, komentāra autoram. Atkal atšķirt viedokli, spriedumu, kritiku un citus informācijas tipus. Tāpat spēt analizēt ar jautājumiem, ko Linda minēja, kas, kāpēc, ko, kad, kur, atšķirt informāciju, baumas, viedokli, izprast, ka vēstījumi var ietekmēt rīcību, izklaidēt, informēt un emocionāli iespaidot,
spēt iesaistīties diskusijā, argumentēt un pārliecināt tekstuāli, vizuāli, tas brīnišķīgi saskan ar to, ko jūs teicāt, ar kritisko domāšanas trūkumu. Jā. Un saprotu, ka mediju patērētāji miedarbojas ar mediju radītājiem. Tas ir tikai dažas lietas. Atkal, tās nav visas ir diskusijas vērtas, bet šobrīd es jūs aicinu pieslēgties trešajai situācijai, reālai situācijai no skolas dzīves. Un tā ir šāda. 7. klase ir pieteikusies konkursam, piedalās konkursā un ir tikusi līdz 3. kārtai, kuras uzdevums ir uzņemt radošu video par Ziemassvētkiem. Skolēni internetā atrod ēnu teātra video ar grupas Kosmosa dziesmu, Rūķīši un Meža vecis. Skolēni rūpīgi noskatās video, iemācās tur redzamās kustības, iestudē, kvalitatīvi nofilmē vairākas reizes, atrodot labākos kadrus samontē un gandrīt par paveikto video aizsūta konkursa komisijai. Konkursu organizatori atsūta e-pasta vēstuli, kurā ir rakstīts. Diemžēl video netiek pieņemts, jo tas ir plaģiāts. Šobrīd atkal 2 minūtes jūsu pārdomām, diskusijām. Ja būtu šeit parodija par to, tad arī, bet ja tā nav, tad tas to... Šis nav iemācījuši, vēl nav zinājuši, tas ir plaģiāts, kā rīkoties. Ar došumu nekāda. Viņi ir vairāk šādas izpārsts, bet konkursi parādīt. Bet viņš tāpēc, ka viņi Paldies! 2 minūtes gandrīz ir pagājušas, es jūs pārtraucu ātrāk, jo laiks mums nedaudz spriež. Kādas ir jūsu pārdomas par šo situāciju? Ko skolotājs var darīt, kādas prasmes skolēniem, kādu prasmi trūkst? Jāiemāca, kas ir plaģiātisms. Viņi varētu paņemt ideju un to apspēlēt pavisam savādāk, tad viss ir kārtībā, bet viņi šajā gadījumā tiešām konkrētu lietu paņēmuši un atspoguļojuši tikai ar sevi. Parodīgi par to tad aiziet. Kur ir robeža idejas paņemšanai? Kuros priekšmetos atkal māca apbruņoja pret plaģiātismu ieročiem? Informātikā māca. Literatūrā. Literatūra sociālās Mācīt priekšmetos, kur jāņem ir kādi Tātad trūkst radošās prasmes sapratu. Un varbūt ir vēl kāds viedoklis? Es domāju, ka arī trūkst izpratni skolāniem par to, kas ir plaģiāts šobrīd. Izpratni par plaģiātu, kas tas tāds ir. Jā. Man liekas, un kā no plaģiāta var, ja grib to veidot, kā var kaut ko citu pieliekot to savu radošumu. Ja viņi būtu to sūtījuši kā parodiju par kaut ko, tas varbūt būtu savādāk. Ja? Interpretācija vai tāds, bet ja tur ir vajadzīgs viņu paši, tad visu jau prot, visu pārēju. Informācijas pārbagātību, ja? Kad jaunieši sēž faktiski dzīvo internetā, viņi tik daudz redz, ja? Ka īstenībā tai starpā jau nav vietas tam radošumam, jo viņi visu viņiem ieliek galvā tieši informāciju. Un šeit parādās tas, ka tam skolotājiem jāmudina vienkārši lasīt un bišķi fantazēt pašam.
ka tas ir tas, kas pietrūks šobrīd. Šeit jau var likt situāciju, pieņemsim par dažādiem zinātniskiem darbiem, par domrakstiem šobrīd. Tur ļoti daudz situācijas varētu būt. Un skolotājiem jābūt ļoti gudram, lai to atšifrētu, jo nevienmēr skolotājs pats arī var atrast, ka tas domraksts ir plaģiāts, pieņemsim, ja? Es par literatūru šobrīd runāju. Ļoti gudram jābūt. Tas tiešām tas atslēga teikums, atslēga frāze skolotājiem ir jābūt ļoti gudram. Un minot dažas prasmes, kas minētas UNESCO pētījumā, piemēram, spēja veidot multimediālu stāstu, kas nozīmē veidot pašam no sevis, izprot šādus jēdzienus autortiesības, patents, preču zīme, zina, kā citēt un pareizi norādīt autorību, izprot un izrāda cieņu pret citu veikto darbu. Šīs ir tikai dažas prasmes, kuras arī iespējams attīstīt dažādos priekšmetos, sadarbojoties tam līdzīgi. Paldies! Es dodu vārdu Sandrai, kas turpinās nedaudz plašākā mērogā. Tālāk, tad labdien! Paldies Inetai, kas iedeva skatījumu no Viksta, Lindai, kas iedeva mazliet teorētisko skatījumu, un Ilzai, kas iedeva 3 situācijas no skolas. Man gribētu tagad apstīt savukārt 3 situācijas, kurās mēs saskaramies neatkarīgi no tā, vai mēs esam skolēns, skolotājs, iedzīvotājs vienkāršais, kas patērē to informāciju, kas mums ir apkārt. Iesākumā es gribētu piesaukt 4 aksiomas, 3 no tām ir redzams šeit. Mēs visi zinām, ka informācijas apjoms pieaug nenormāli, un mēs paši esam informācijas radītāji, un arī visi cilvēki mums apkārt. Un mēs informāciju radām ne tikai apzināti, pieņemsim fotografiju, filmējot, rakstot, tad ļoti daudz informācijas, kas patiesībā radām neapzināti. Datus, ko ieraksta, fiksē mūsu mobilā iekārta, telefons, kamēr mēs pārvietojamies, pieņemsim izmantojot Waze vai kādu citu programmu, jo tie dati jau kaut kur tiek apstrādāti, kaut kur viņi paliek. Laiks ir tāds, kāds tas ir, un tas līdz šim, cik zināms, nav mainījies, un nav paredzēts arī, ka tuvākajā laikā tas mainīsies. Un trešā aksioma to, ka zināšanas visu laiku mēģina tikt līdz tam, kas notiek. Tālāk. Un es solīju 4 aksiomas, tad 4. ir stāsts par ilūziju. Stāsts par to, ka viena lieta, ko mēs redzam vai piedzīvojam, ir kaut kāda perspektīva. Es pieņemu, ka dabaszinātņu skolotājiem šīs ir tāds, jau tipiski redzēts bildes, bet man liekas, ka šis ir labs veids, kā parādīt, kas ir tas, kas ir realitāte, un kā tas caur fotoaparātu prizmu var izcīnīties pavisam citādi. Vēl mazliet ievedam, man gribētos parādīt šo bildi un saskatīt vismaz 3 dažādas stāstus, kas tur ir apakšā. Un, ja es jums prasītu, kurā valstī tas ir fotografēts, ko jūs man teiktu? Jūs ticētu, ja es teiktu, ka tā ir Sīrija? Jūs ticētu, ja es teiktu, ka tā ir Irāka? Vai jūs ticētu, ja es teiktu, ka tie ir ādaži? Mācības. Tas kā mazliet ievedam. Un tad es gribētu pievērsties saviem 3 piemēriem. Vai varētu pacelt rokas tie, kas paši brauc uz pozitīvus, vai tiem, kuriem skolēni brauc uz pozitīvus? Izskatās pēc roku daudzumu, kas zina, par ko ir runa. Tas ir būtiskākais. Tātad, 13. gadā, tajā nedēļas nogalē, kad bija pozitīvus, bija izteiksmīgs lietus. Diezgan daudz, kur izņemot saulesgrību patiesībā. Nu, lūk, Rīga pludoja, atceros ļoti labi, jo es attiecīgi pieņemu lēmumu, ka es tiešām nedošos. Un attiecīgi bija cilvēki, kuriem šis likās interesants piedzīvojums, un viņi Twitterī ielika bildi tādu, kas redzam kreisajā pusē. Delšu pilsētiņa ir noplūdus. Tas bija 2013. gadā. Mēdī, šis ir reāls ziņu raksts. Sākotnēji to paņēmu kā reālu ziņu rakstu, kā jūs redzat, izmantoja arī it kā atsliecinieka foto,
Pēcāk šīs ziņas pārveidojās jau ar paskaidrojumiem, kas tur reāli notiek. Tas bija 13. gads. 14. gads. Twitterī atkal ir bildes, tieši tās pašas. 15. gads arī bija. Es domāju, ka mēs varam likt likmes, vai šīs bildes parādīsies arī šogad. No kurienes ir šīs bildes? Reku, ja jūs ierakstat Google meklētājā Glastonbury 2005, jā, tad jūs varat atrast ļoti daudz bilžu, kas tika safotografēts, jo tur tiešām bija lietās un noplūda Elšu pilsētiņa. Principā, es gribētu teikt, ka šo saturu internetā sākotnēji radīja skolēni, pusauģi. Tāpēc jautājums, kurus es ieteiktu jums pārdomāt, jums nav dzīšu laika vairs diskusijai, bet pēc tam kopsavilkumā izrunāsim, ir līdzīgi kā Ilzi jautāja. Kas ir bīstamība? Domāju ne tikai par pozitīvus, bet pavēršot šo daudz plašāk. Kādas prasmes, ne tikai skolēniem, bet arī mums kā skolotājiem ir nepieciešams, lai tiktu ar šo galā. Jā, ko mēs kā skolotāji, kā mēs varam palīdzēt savam skolotājiem. Vēl viens piemērs. Pagājušā gada decembrī cilvēks Elīte Dombrava, kas savā Twitter kontā sevi arī apzīmē par žurnālistu, viņai ir arī blogs un vēl dažādas publiskās izpausmes formas. Viņi ieraksta pie pieturas Mucinieku centrā 17-gadīgai meitenei imigranti aizspied mutu un atņem telefonu. Policija pat neatbrauc. Šo tālāk sāk retvītot. Vai jūs zināt, kāds bija, no kuriem šī ziņa nāca? Šī ziņa, kā pēcāk tika izvērtēts, jo valsts policija uz šo, protams, reaģēja, jautāja, par ko ir bijusi runa, kurā brīdī kāds ir zvanījis, kurā brīdī ir informēts. Izrādījās, ka pat Elīte Dombrava par šo nezinu īsti laikam neko. Viņi to ir izlasījis laikam draugos, kur savukārt kāds, kas to ir ierakstījis draugos, ir izlasījis TVNet komentārā. Vai tas bija anonīms vai ne, es nevaru nodefinēt, bet, respektīvi, viņi radīja ziņu un publicēja to Twitterī. Kas, protams, aizgāja tālāk. Kas šeit vēl ir būtiski? Viena lieta, ka tiek radīta šāda, es teikšu, bauma ziņa, bet, un šeit ļoti skatos uz jums kā uz skolotājiem, sāka reaģēt uz šo. Un tā reakcija bija, ka ejam aizstāvēt meiteni. Ejam aizstāvēt pret citiem. Tas ir aicinājums uz naidu un aicinājums uz nekārtībām. Un tad ir jautājums, kā jauniešiem, jo 17-gadīgi meiteni droši mācās 11. klasē, tie varētu būt skolas biedri, kas varētu iesaistīties, iet piedalīties, un kā viņiem reaģēt šādā situācijā. Tālāk. Ir tie paši jautājumi, par kuriem es lūgšu padomāt. Tad, kas ir bīstamība, kādas prasmes mums ir nepieciešams, un ko es kā skolotājs varu darīt. Un es gribētu parādīt vēl vienu piemēru. Skaļi būs? Nav skaļs. Skaļāk var uzlikt viņu? Tas taču ārkārts, ka viņi var ceļot un braukāt un iesodīt pa Eiropu un neviens viņiem neko nevar izdarīt. Tas ir jābūt, par ko mēs pārvērtīsimies. Jāslēdz tās robežas.
man nebūs nekādas problēmas pasēdēt ilgāk vai pārbaudīt manas dokumentus uz robežas, nekā lai visādi apdraud sievietes un bērnus. Vai iespaidīgāk vēl klāt jāpieliek foto un var publicēt. Analizējot tekstu, redzam manipulāciju. Virsraksts maldina, jo tekstā nav teikts, ka viņš devies uz Latviju. Latvija tiek pieņemta. Savukārt, vērtējot rakstīto kritiski, par šo tekstu rodas vairāk jautājumu. Kas tā par mistisku vācu presi, kā ir zināms, kurš ir jaunas izvēlētājs, ņemot vērā, ka policija jau to visu izmeklē, un kā policija zina, ka viņš devies uz Austrumu Eiropu. Ja pašā laikā ir tā neiespējami, ja arī nav. Iespējams, vācu policija zina visu, un kāds vācu žurnālists ieguvis sākam informāciju no policijas un kā to visu rakstu. Bet kā to vērtē mūsu izdomātās personas Facebook draugi? Vai viņi šo rakstu dalīsies un šādu savdabīgu informāciju pārētos? Kāpēc gan ne? Publicējam šo rakstu 2 reizes, un kopumā to dalās vairāk nekā 60 personas. Un katru dienu to skaits pieaug, jo ļoti sāk dalīties mūsu varonis draugi. Un kas ir personas, kas tic šim stāstam? Vai otrs variants grib ticēt vai grib pavielēt citus? Pētot viņu profilus pie gan strādnieki no dažādām Latvijas pilsētām, piemēram, Vita Strode, Ēriks Bitenieks, Raidis Miksons, Uģis Akmans, kur profili izskatās reāli un ticami. Daudz ir klāri, kas dalās ar visu, kurš slikts ir rakstīts tieši par bēgļiem, kas vieš aizdomas, ka mūsu varonē varētu daudz būt tikpat fiktīgi draugi kā viņi pati. Lūk, tagad es arī došu jums 2 minūtes. Es izstāstīju 3 situācijas, bet varbūt jūs varat iedot atpakaļ, kā sacīt, savu skatījumu uz to, kas notiek, ko es jums izstāstīju, kādas prasmes ir nepieciešams un ko mēs visi kopīgi varētu darīt, lai risinātu to, kādā vidē mēs šodien esam. 2 minūtes. Droši. Es zinu, ka es, protams, runāju. Es dzirdēju. Paldies jums! Es gribētu, es zinu, ka daudz no jums izteicās, daudz no pirmajām rindā izteicās tajā brīdī, kad Ilz runāja, gribētu pajautāt tālākām rindām jūsu komentāru viedokli par to, ko es tikko rādīju. Es redzēju, ka te notika runāšana aktīva. Jā. Tāda aktīva, ka nevajag jau nemaz ļoti tālu meklēt, jo mēs te izrunājam, abi atradām tādu vienādu situāciju, ka tas pats Lauris Rēniks ļoti bieži iekomentē kaut kādas situācijas, izsaka viedokļus par pazumo cilvēkus internetā. Tā ir realitāte un nevajag nemaz sekot, nevajag nemaz skatīties kaut kādiem anonīmiem personāžiem. Un ko mēs varētu palīdzēt šajā? Runāt par šīm situācijām, Jā, jums ir viedoklis. Bet tā īstais Lauris Rēniks, kas to ir
Kas ir nākamais jautājums, par ko ir jārunā? Jā. Vēl kādu komentāru šeit? Un tad spēja vairāk priekšējā rindā? Iedokļi. Jā. Mēs jau paši piedāvā arī kādreiz paņemt šo pašu fotogrāfiju, iebilst viņu meklētājā, un ja jau tā bilde parādās, jo meklējuma rezultātos vairākas reizes, tad jau jāsāk domāt, kaut kas tieši tur nav. Un kas savukārt noved pie tieši prasmīgas digitālo iekārtu lietošanas. Jo šeit ir stāsts ne tikai par to, ka tev ir jāzina, ka tu pārbaudi informāciju, bet tev tiešām ir jāzina, kā to darīt. Vēl kādu komentāru? Es domāju, ka skolotājs var darīt, lai skolēns orientētos šādā situācijā. Principā, parādīt tieši tāpat, kā jūs mums parādījāt, ka šādas situācijas ir, pat vai šīs, es pati personīgi mums tā liekas, tagad palasīšu tos tekstiņus, pajautāt, kuru, un tā paši sev. Tādēļ viņiem parādāt arī, ka ir šādi piemēri, nevis stāstīt, nevar rastīt informāciju jāpārlasa un tā, bet ir šādi reāli, ko viņiem tādu, tieši tā kā man personīgi teikt, vēl lasīšu. Man ļoti patīk šis komentārs, sildi sirdi, un es zinu, ka kaut kur gaida pusdienas, tāpēc es atļaušos uz šī te jaukā komentāra arī noslēgt. Un es tiešām ceru, ka ikviena no mūsu stāstības ir izraisījis vismaz rezonanci jums, un ka tā rezonance rezultēsies arī tajā, ka jūs domāsiet, kā savās stundās integrēt mēdī prātīgi. Paldies!